domājies, ka pēc tik daudz gadiem atkal satiksimies? Un kur? Kalnā! Maini! Es atceros, tu uz pilsētu pa priekšnieku aizbrauc, jā? Ko tu saki? Pa starpām vēl tās pašas smukas kaut kāds tur stāstījusi raksti. Ko? Epifānijas! Kas pats pastāsts par vēl? Vai tā ko nopelnīt, ar vai? Cik? Tu, ja tas kumos tak paliek pārāk plāns, nāc pie mums uz kolhozu, iekārtosim tevi pie melnajiem darbnīcas, būbrigādē vai kur citur, iztikšana būs un pārvēl paliks. Tu var man ticēt? Nu, fakts. Bet katram jau savs darbs, savu padarīšanu, es saprotu. Tā jau vienreiz tas tā dzīvē ir iekārtots. Jā, es tikai nevaru saprast vienu. Kā tu tajos stāstiņos vari visu tā izgudrot un sacerēt? Paga. Bet es tev izstāstīšu kādu gabaliņu no savas dzīves. Jā, un tas ir tik traks, ka to izdomāt nemaz nevar. Un nekā sacerēt tur nebūs. Ko tu tur taisies pierakstīt bloknotā? Ko tu tā ķēmojies? Labi, rakstā ar man nav žēl. Tas notika, tas bija tā pagājušā gadā tā laikā, kad vasara vēl tā kā īsti nebūtu beigusies, bet tā rudens vēl pa īstam nav iestājies. Tas apmēram ap šito pašu laiku. Vārds sakot, gurča laikā. Jā, man ir motociklets ar blakus vāģi. Es no rīta aizbraucu darbu brigādē un skatos. Vīri, kas ir, kas nav, staigā tādi, kā nemierīgi, tādi, kas satraukts ir. Par strādāšanu neviens ir nedomā. Kas paliek? Kas ir? Ko? Ne? Izrādās mūsu brigadierim. Diez daudz punktiņas tā vietā labāk, lai nezinu, kā viņi sauc. Dzimšanas diena, 40 gadu. Bračiņ. Ko tā nozīmē? Tas nebūtu tāds apaļs skaitlis, tā jau tā diena paiet, tā varbūt nemanīt. Tā 3-9 vai kā. Vai ko tā tagad? Āmurs pie malas, ķelis pie malas ir. Uz ātrokšiem no šitiem pašiem ozolu zariem nopinām to vainagu, uzmaucām galvā, zin. Uzurrājām, kā jau tas tādās reizes pieklājas ir. Pēc tādas urrāšanas un sveikšanas, nocietājām, jā, to pašu vecumu, lai dzīvo sveiks ir. Urrāšanas, viss pieeja te pusdien tašķiņas un izvāk vien tāds trauku ar baltu galvī. Tā kaunīgi saka, vairāk neesot, lai neņemot ļaunās. Kas tas ir? Viena galva, jums tik daudz kakliem. Kungs, tā ir rudenī bija izdos dāvīgs smogs rīkojums no priekšniecības. Veikalos 2 nedēļas ražas novākšanas laikā neizsniegt nekādus šitos šķidros pārtiks produktus. Tad es jau visu sīkumos nestāstīšu, kur mēs braucām ar velosipēdu, traktors ir kaimiņu rajonu, pie pazīstamām tantēms ir, un sameklēja visu, ko vajag, ar ir pietiku pārvēl palika. Jākar, 2 dienas un vaļājies pa piekrastas. Kāpēc lopas, es sāku maurot patiešām, es atceru vienu brīdi. Jā, man te jāizstāst vēl viens stiķis, bet tā nebūs saprotams viss turpmākais. Sieva no rīta bija iedevusi drusku naudu. Ko drusku? Lai aizbraucot uz pilsētu, kas tad tur man būšot ar motocikletu un nopērkot šitos garos ziemas zēmakus. Kā es īsti neatceros, ko viņi grib. Ar spālu uz iekšpusi vai uz ārpusi. Viņi zina, ka biezi zoli prasīzi. Es saku, paņem šitās pašas laucamās topeles, kā modīgs tā. Jā. Tā. Kā viss tur tie lielie dzimšanas dienas svētki, tur tā bija beigušies tā, paklīduši kurais, apgulšies. Es tā lēnām aizbraucu uz ezeru malu, atvēsināt galvu. Ko tā tāds māja rādīsies, kā saka. Tāpat sēž krastā, ņurdu pie sevis tādas divdomīgas dziesmiņas, bet prāts tā kā uz nemieru pusi vien tiektos. It kā būtu aizmirst, ko pazaudēt, it kaut ko padarīt, nebūtu izdarījis tā kā zina. Uzreiz iešāvās prātā šitas sievas dotais uzdevums. Laiž roku vienā kabatā, laiž otrā. Ko tu, bračiņ? Tukšs. Tukšs, jā. Visur tukšs, tā kā baznīcā, jā. Pēc tikai bikšu kabatas krokās noslēpies nelaimīgs saņurcīts rublēns. Kas esi? Trīnieks! Jau kaut kas iznāks, jā. Redzi, būtu notērējis savu naudu, neteikt ne 5. Tu pats zini. Dzīvē jau gadās visā tādu neparedzēti izdevumi.
cits pēc tam sten un pukst, raud, gaužas asaras. Man nav tās raksturs, man ir pavisam tāds mierīgs ir. Es pievelku siksnes ciešāk un gaidu nākamo algu. Bet sveša nauda pie manis, vienmēr ir bijis drošībā tipat kā valsts bankā. Bet šoreiz tāds missēklis bija noticis, un laikam jau tāpēc, ka es naudu piederēju paši sievē. Es pieslējos kājās prātodams, ko tālāk darīt, un tad, kas paliet, kas pats vēms man lik, paskatieties uz gurķu lauku, kas sākās turpat no krasta. Es piegāju tuvāk, pašķīru lapas, kas tā reizi? Tā kā šoruders ir, tā reizē bija gurķi, tā kā biezi. Jā, pašķīru lapas ir. Kā saka, par prieks par tādiem pašam visiem laikbiedriem. Es kā būtu, ja pāris maišaļi aizraut Rīgā uz tirgu? Redzi, kas man tajā brīdī ienāca prātā. Un es no šitās domas vairs netiek vaļā zinu. Pak, tu neskaties man tik drūmām acīm. Ļauj izstāstīties galā. Labi, tā es vispirms pateikšu pāris vārdu par zakšanu. Jā, jau tad tā, būsim atklāti. Tas nemaz nav tik vienkārši, ka tu domā. Es liekot roku uz sirds varu teikt, ka es savā mūžā neesmu zādzis. Godovēts fakts. Tu brīnies, ja? Gādās. Ir tāds cilvēks. Ja. Es vienkārši nespēju. Es nespēju paņemt otru cilvēku mantu. Man tāds raksturs, jā. Bet ar kolhozu mantu tas tā ir tā kā drusku savādāk, ne? Ko? It kā būtu tā, it kā piederētu valstī, it kā nepiederētu, It kā būtu tā, it kā nebūtu. Piemēram, labi, ja tu, piemēram, iebrudīs kolhozas dārzā mājās iedams un iešmīgs padusē kāpos galvī, ja? Lai priekšniecība domā, ko domādam, pats tomēr tu neuzskatīs par zakšanu, bet vienkārši, kā kurā pusē tur stāvs, par paņemšanu, man jau to priekšā nav jātaisno, es stāstu, kā tas ir. Bet vai zini, kādreiz tīri grēks būt vai nepaņemt. Paskaties, piemēram, tur to lauku atceries, tur, ja, kuram grāvas pa vidu, ja. Grāvim abas malas ir noaugušas ar zāli līdz nabai. Tev ir reliģijos svieta, ja. Tā ir kolhoza zāle. Pa nakts melnumu vai rīt agrumā, to tu būtu klusiņām švāk. Nopļāvis savai govī, ja. Bet nedrīkst. Un kolhoza to arī nenopļaus. Bet ja paklusu es tomēr zāli nopļaušu un aizvedīšu savai govī, ko es tādā gadījumā būšu darījis, ko? Zādas vai paņēsku? Ko? Kas ir? Kas pakaus? Jā. Redz, kā ir. Bet šitā piemēra es tavā priekšā var nolikt veselu kaudzi. Jā. Kur es paliku? Jā. Stāvu lauka malā un skatos uz gurķiem. Sevi jau izlēmis pāris maišaļi aizraut uz tirgu. Kā pats sapratīs galva, ja man vēl bija silta. Ko tur taisnoties? Citā reizē jau droši vien būtu rīkojies arī citādāk. Bet citā reizē, citā reizē nebūtu arī notērējis sievas dot to naudu. Jā, un tad gaida arī to grēka darbu. Laiks tāds pats rāms, kā šodien. Neīsti apmācījās, neīsti skaidrs. Bet debesī varēja redzēt vienu otru zvaigznīti, bet uz zemes gan tumšs tā kā. Piegāja tuvāk, pašķīra lapas, pačamdīja, kurš lielāks gurķis to atstāja, kurš mazāks to maisā iekšā. Jo pilsētnieki uz tiem maziem nāvīgi kāris. Ja. Kad viens maišals bija pielasīts, aizstiep to uz motociklu blakus vāģi, tur krūmiem, ja, un ievēl iekšā. Pēc tam atkal nāca atpakaļ uz gurķu lauku. Zini, nav nemaz tik vienkārši pa tums sačamdīt, kas bija vajadzīgs, zini? Nav jau, kā saka, jā. Rēsā kā par nelaivu samitusies lapā, zini, drēbis slapjas, visa, dubļiem notašķīt, zini. Es tā iekaru uz gurķu medībās, ka es pārsteigumu, droši vien tur bija drusciņi arī bailes klāt, ka es pārsteigumu, gadījumos es salēcos, kad pāri laukam pārslīdēja 2 prožektoru stari, apzīmināja man acis. Aha, skaidrs, es sapratu, no lielā ceļa ir nogriezusies automašīna un tagad brauc tieši uz ezera malu. Man cits izējas nekur nebija, ka turpat ātrumā pakrist vagā un pārstiep pāri mugurē kādu gurķu lapu, lai tie braucēji nepamanīja, jo tā balla mašīna kratījās tieši šurp, zini. Cik jau vien varējis pieplakt pie zemes, gribēdams arī, ka iekšā ielīs tagad tārps, zini, un gaidīt to brīdi, kad mašīna pabrauc garām. Vai nekā? Skatos. Apstājas. 5, es nezinu, no augstākais 10 soļus to malas, zinu. Man pārņem tāds briesmīgs miers, kā
mirstamajā stundā. Es domāju tā, nu skaidrs, tur nav ko vairs izlikties. Esmu pamanīts un tūlīt tie krahabori nogrābs man aiz apkaklis. Bet nekā, skatos, ugunas tiek izdzēstas, kāds izraušas no mašīnas un saka, varbūt pasēdēsim tepat, vai krastmalā būs odi. Un varot gadīties, ka šonakt kāds atnākot gurķus zakt. Tikai dabu to kaklu nost. Tāpat tā no vaiga, tā jau diezgan smuks, zini, tas šlangs, zini, tā kā esi. Nestandarta augums. Jā, tikai viena nelaime. Arotbiedri viņa aizsūtīja uz Ziemeļkaukāzu ārstēt vēderu un dzert minerālu ūdeņus. Un tur šie dakteri, šiem vēdera ārstēdami, salikuši ar pilnu mutu ar dzelzs zobiem. Jā, cilvēki ārstē, tad izvērstē no visām pusēm salāp, kā teikt. Un tagad smaids viņam arī tāds dzelžains. To es stāstu ne jau tādēļ, ka es turētu kaut kādu, turētu tādu lielu ienaidi pret viņu. Nē. Lai gan kā tu pats redzēsi, man uz to būtu lielas tiesības. Jo otrs cilvēks, ar kuru šis busurmans ļāpāja gurķi lauku malā, bija mans sieva. Jā, sieva. Tu ļauj bišķi ievilkt elpu, tas nemaz nav tik vienkārši izstāstāms. Kārtības sargs atradies, jā? Gurķi lauku, to viņš uzpasē. Bet otrs svētāko ģimenes dārus, to nē. Tur viņš lien iekšā pēc gardākā kumās, tā kā tāds skuilzi, kā cūktēļzi. Es tur sīkumos viss nestāstīšu, ko viņi tur pļāpājas. Es pieturēšos pie paša tā galvenā. Uzreiz sieva teiks, vai tu zini, ko tad nu te tā sēdēs, var brauksim tālāk, zini, kas tur. O paliek tā kā vēsi, zini. Nu, šis mans laika biedrs atkal tur bubina. Tālāk jau nav ko braukt. Es tev došu pusi no savas vārka, varēs sasildīties. Jā, un man ir paņēmusies līdzi pudele vīna. Paņēmusies, jā? Es saprādēju, paņēmusies. Nav gadījies nekad paņemties šitā līdzi, ko tādos apstākļos, ne? Es uzreiz sapratu, kādam nolūkam viņam tā pudele vīna paņēmusies līdzi. Viņi tur iedzēra, un es dzirdu, šis piesauc manu vārdu. Viņa tāda es atradu, viņš tāds plens ir, tāds padumš. Domā, ka viņš tiešām aizbrauc uz Rīgu. Dikti maulies, es tev varu galvā, zini, droši vien tepat kādai Anņai, kuri blakus, es tev varu galvā, zini. Es, lai sevi iztēlotos par svētuli, zinu, dzīve pats saprot, kā saka, lai sevi noķengā uz otru, zinu, tas nekad nav gadījies. Bet es ko darīju? To darīja mans draugs, bērnības, skolas biedrs, ja? Bet viņš tikai dūdo tālāk žūžo, lai to saldo met sūdentiņu. Ai, kad brīnišķīgi raks, ai, kāds smukas zvaigznes, pie debesīm. Un šī tādā garā vieta turpina. Un sieva viņa piebalso. Vīrs, nu, tas ir es. Nē, esot jau viss nekāds profesors, tāpat jau savu reizi tieši ņemojot arī, tā jau ir, bet vai pie Anniņas būtum gājis, es to nu gan negribētos ticēt. Nu, šī tādā garā viņi turpina. Man bija tāds sajūta, ka nevis gulēt gurķa laukā, bet stāvēt uz jaunas dzīves sliekšņi. Jo padomā pats, kas tas vairs par laulības dārās, ja šitā piecūkots. Es domāju, vēl vienu brītiņu. Pagulēšu, un tad ar briesmīgu brēcienus liešu stāvus un gāzīšos viņai virsū, ka nu nav dzīves, tā lai ar nav. Ko tad tur es vairāk tur čamašu zinu? Izteiksīs ritīgi jandāliņu un laidīšos no mājas projām. Ko tas tur vairs darīšu? Vai būs priekšā tas ar tiem bleķi zobiem sporta nezinu. Vai tas saklaus? Sieva teiks reiz. Kas ir? Ko tu? Kas tu ir? Kas tu ir? Šeit mierīgs. Tā nevajag. Nu, sāk ausīties vēl jāstrāk, lai garām nepalaist nevienu ārzi. Mans laikbiedrs atkal dudi, tā kā tāda maziņa, ko. Tā kā zini, kā tā brauc man līdz ezeramā, tad zināja, ko dara, ja? Es jau esmu kāds 18 gadīgs skoķis ir, kā tad ir.
Jā, nu, man vienai mājās pārēja garlaicīgi tā sieviņa atkal atteica. Nu tad jau labi vien ir. Es tev pakavēšu laiku. Es neredzēju, kas tur notika. Es tikai dzirdēju atskarām pļaukas gājot. Pļauks. Un sapratu, ka tur mana varonīgā mazā sieviņa iet uzbrukumā. Mana sirds, kas jau bija nocietinājusies naidā pret viņu, tagad pilnīgi atumaiga. Vēl vairāk tā uzgavilēja un kliekti ir klieza, tu sadot viņam gās, viņa pat ir bleķa zobi, lai brauc vēlreiz prom uz Kaukastu. Un tad iestājās liels klusums. Sievas balss ieskanējās kaut kur tālu, pati jau laikam bija aizskrējis tur projām. Viņš saka, aizved man uz mājām! Ai, kājām, mans laikbiedz atbildēja. Es jau neesmu nekāds muļķis, kam par vēl var pasvilkt. Jā, viņš saka, tu neaizmirst, ka pudeli vīna maksā 2,30 kopeikas. To tu rīt iekasē no mana vīra. Sieva tā ņirdzīgi noteica un aizskrēja cauri krūmiem, kas zari nošvīkstēja kājas nodipēja. Es laikam arī tūlīt būtu cēlies kājās un skrējis viņai līdz uz mājām. Un droši vien arī stāstīs par augstiem debesīm un skaistiem zvaigznēm. Bet no lapīs tas izpļaukātais brūgās, turpat vēl tupēja gurķauka malā. Viņš tur spļaudījās, kasījās, un viņi netaisījās lieties kājās nemaz. Man vairāk guļot bija vēders nosalis, notirpus roka, kājai vienai ikrus rausti un tirnai krampīzi. Bet es sev teicu, kurš nu cieties, nu pat cieties, tagad ir vērts ciesti. Un tad beidzot tas brūgāts pieslējās kājās, panācās vēl tuvāk uz lauka malu. Kaut zibars viņu būtu nospērs. Sāka kārtot šito savu mazo darīšanu, un tā kā par spīti tieši man virsū. Tu padomā, vai lielāks pazemojums cilvēkam vairs var būt? Nevar. Bet ko man bija darīt? Aizmiegt acis, iebāzt degunu zemē un gaidīt, kad viņš beigs cūkoties. Redzi, draugs, dzīve cilvēkus lauza un loka kā milzīga kuļmašīna. Citam mācību un saprašanāk drīz cits par muļķi piedzīvst, un par muļķi arī nomirst tā netīst pie skaidrības. Kad es beidzot viņš aizbraucies, tad tupu rāpu izrausos no gurķu lauka, un turpat apsēdos lauka malā kā tāds vecs veterānis, kas pēc kaujas aplaiza brūcis. Bet tā pašā laikā man bija tāda neparasts sajūta, tāds neparasts vieglums dvēselē. It kā es būtu sapratis, ka es visu laiku taču esmu gašņājies pa niekiem, pa sīkumiem, tā kā tāda vista un dzīvē kaut kāds liels, patiesi lielais, būtiskais aizgājis kaut kur blakus pa citu ceļu. Es pat nevaru izstāstīt vajadzīgos vārdus, tev pateikt, kas man tajā brīdī bija satriecis. Redzi, draugs, tā bija uzticība. Uzticība, kuras priekšā es to nakti noliecu galvu. Jā, gribi smējies par mani, gribi nesmējies, varbūt pamācīs arī no manis. Tā ir tava darīšana, jā. Tad es turpat ezermā sakuru ugunskuru, izklāju, izmazgāju drēbes un izklāju žāvēties. Izpeldējos. Sēdēju kā indiāns uz celma, klabināju zobus un pārdomāju savu dzīvi. Kad varu iet pārvalstu mājās, es pavisam netīšām tā, kā jau tādās reizēs, jūs jau zināt, vairums, ka neesiet bijuši mājās, kā jūs tur darat. Es tā arī izmedzinu, tā saka, kā tur vakar, kā tur es aizkavējis, kā tur nebija zinis, vai būs laikam izsputinājis, vai kā, kur tautu to iedot to naudu, lūdzu, ja nu var, tad neņem ļaunā, zini, jā. Sieva man ir tāds strauji, kā uguns, viņa ne vārda neteiz, bet izšķilpa ausi. Ejam stipri vairāk, tā kā modas pēc. Es pagriežu otru vaigu, es saku, dūdiņu iekraunu arī pa šito vaigu pelnīs jau esmu, zinu. Sieva tā,
Atkāpjas pāris soļi un skatās to brīnumiem uz mani jau. Vai te jau no rīta jau, es atkal esmu ietaisījis ogu, zini. Nu jā, tāpēc, kāpēc? Redz, sieva nav pierādināta pie tādiem mīlināmiem vārdiem. Nu, un tādi vārdi kā dūdiņi, gauži reti nāk pār pa lūpām. Jo man pašam raksturs arī, tā vispār diezgan ciets, zini. Stingrs, nav ko runāt, zini. Nu, ko tur tik daudz stāstīt? Teikšu mājās, ka atkal bija miers un saticība labāka nekā agrāk. Jo. Vai dienīgā esmu aizrunājies? Muti gluži sauc palikusi. Jo, redz, es tev izstāstīju kādu gabaliņu no dzīves, ko no tā visa būs mācīties, es patiešām nezinu. Bet, ja tu skaities rakstnieks, tad piedies to pamācības asti pats klāt. Pakāp, kā tur ir laika ziņām? Es saku, par rādio vakar klausījos. Būšot salma, tikai nesadzirdēju, kur īsti. Pie mums vai Āfrikā? Redzi, ja pie mums, tā tagad ir šā vai tā, gurķiem beigas.